Labdien! Koncerta ideja tapusi pārlapojot 16. gadsimta Livonijas ārsta un dzejnieka Bazilija Plīnija poēmu Slavas dziesma Rīgai. Dzejnieks asprātīgā un rotaļīgā valodā uzbur 16. gadsimta Rīgu, ratu dunoņu pret vecpilsētas bruģi, ostas un tirgus rosību, jārpat sarunas un meiteņu smieklus. Koncertā poēmas fragmenti mīsies ar 17. un 18. gadsimta izcilu komponistu sacerējumiem. Līdzās Johana Sebastiana Baha un viņa dievinātā skolotāja Dītriha Buxtehūdes darbiem dzirdēsiet 17. gadsimta itāļu mūķenes un komponistes Izabeles Leonardas vioļu sonāti no vēsturiski pirmā publicētā sonāšu krājuma, ko radījusi sieviete. Tāpat dzirdēsiet arī vācu komponistu un bijušā Rīgas doma ēķelnieka Johana Valentīna Mēdra brīnišķīgo čakoni. Koncerta programmu lieliski papildinās dejotājas Stēles Lastas baroka dejas elementi un viņas radītā laikmetīgā horeogrāfija. Koncertā piedalīsies Amber Baroque Ensemble, soliste Ilze Grēveles-Karaine, baroka vīlniece Anna Naudžone un aktieris Ivo Martinsons. Programma tiks atskaņot uz vēsturisko instrumentu oriģināliem un kopijām. Jums būs iespēja dzirdēt pozitīvu, jeb pārnēsājumās ēģeles, ko būvējis izcilais latviešu ēģeļmeistars Jānis Kalniņš.